Pagājušā nedēļā mēs kāpām kokos, braucām uz ērgļiem, sadalījāmies divās komandās. Visi pirmo reizi satikāmies. Šonedēļ Kozmins un Alis turpinās ceļu, lai pētītu jauniešu enerģiju laukos. Kā tu domā, kur mēs esam? Es esmu Andris. Pamat darbs man ir skolā, mākslas skolā. Tad otrs hobija darbs ir keramika. Man bija kādreiz pie mājas darbnīca. Darbnīca vēl ir mājas, vairs nav pašlaik. Pa ceļām varbūt redzējāt skurstenis, kur stāv. Man arī vecāki no Latgaļas ir, Idogolē tā pie Marakļoniem. Jā, tur Tā ir, ka vispār es ar tāds puši čūris minās. Bet abi divi tevi no to gola? Jā. Tu liekas, kos pušķivs? Tu esi latgalīts, tu gan tā sanāk... Tikai ne savā vītā. Čivļa kūcējs. Ja jau tu dari itodas lītas, tu laik jau tu esi savā vītā. Man dāls tagad 18 gadi dālam. Ļoti garlaikojies pasātu, nav ko darīt, tur stāigoja draugi, nav vītis, kur aiziet. Kaut ko mēs mēģinājām darīt ar jauniešiem un bērniem, ar tiem lauku bērniem, kas dzīvo te pa miestiem, kuri nevar fiziski, izbraukāt uz mākslas skolu. Un tad bija pāris projektiņi, kad mēs tos bērnus vācām, viņus paši vedām pie sevis uz to darbnīcu. Jūs arī dziedat varbūt? Es grabinu drusiņu perkusiju. Jā, es arī īstenībā spēlēju vienu štēlīt. Jā, vienīgais instruments, kur es tiešām normāli spēlēju, tas ir kazū. Kas tas tāds? Šitais te. Parādi. Kā viņš? Viņš darbojas no balss vibrācijām, tur nav jāpūš, tur ir... Jebko var nospēlēt. Super, es parādīšu savu instrumentu. Drusim pārkāpšu noteikumus. Mūsu laikos jau jaunieti ar Plika Blaumaņa biogrāfiju paņemt nevar. Viņam vajag, lai kaut kas sprāks, lai kaut kas notiek. Un tad lūdzu šeit ir. Viņš var iziet muzeju, viņš dzird par velniņiem, viņš dzird par zaplīzi, viņš dzird par tālaus taurētāju. Un tad tas viss viņam arī ir. Un šī sakarībā arī muzeja dāmām ir ļoti jauki, ja viņas var ar kaut ko tam līdzīgi piedāvāt. Mēs cenšamies, lai ekskursijas ir interesants, lai tie bērni, viņi arī uzzina kaut ko pa Blaumaņu, protams, viņiem ir jāpaklausās, ko pastāst. Un tad ir tā interaktīvā muzeja izzināšana. Es domāju, daudzi muzeji šobrīd meklē šīs sadarbības iespējas. Un tad viņi saka, bet ziniet, bērni, te ir muzejs, un kā jau skolēns ir tajā muzejā dabūts, un ka mēs viņiem sākam runāt un stāstīt un darboties, viņiem jau patīk. Galvenais, viņš ir līdz šejienei jādabūt. Tātad tiklīdz būsim uzsākuši šo trasi, vienmēr trasē būsim pieaķēti vismaz ar vienu šo drošības karabīni. Gadu bija ārzemēs, paceļoju, pastrādāju un sapratu, ka tomēr mājās ir labāk atbrauc atpakaļ un ir diezgan pagrūti atrast kaut ko, ar ko nodarboties. Ja divus cilvēkus ar kaut kādām kopīgām interesēm varbūt var atrast, bet tomēr tas par maz. Humoru daži ir parādījuši, kur varētu būt nobrauciens Nāvas ēnā. Krosi atsiet pret koku un iet zemē iekšā. Principā, man liekas, šobrīd reģionos palikuši tikai jaunieši, kas vēl mācās vidusskolā un cilvēki, kas jau ir pēc 35, kas jau ir saistījuši reģionos savu dzīvi ar darbu, principā. Ļoti reti ir tādi, kas atbrauc tikai uz trasi.
99% es teiktu, ka tie ir muzeja apmeklētāji, jo muzejs tomēr ir šeit tas galvenais. Jā. Nu, mēs arī visu mēģinām radīt tā, kad ap muzeju, ap braku vārdu, jo kaut ko citu šeit vienkārši roka nesēdās kaut ko citu darīt. Jā. Tā 3 gadus mēs kopā šeit esam novadījuši. Ieģērbt viņus, instruēt, ja kaut kas trasē notiek, protams, iet palīgā, palīdzēt kaut kur uzrāpties atpakaļ, nocelt kaut kur lejā. Tā ir patīkama darba sajūta. Pirmām kārtām te ir Blaumans. Un tikai tas pārējais viss ir tās pievienotās vērtības. Tieši tas, kas jauniem literātiem ir vajadzīgs. Mums ir nosauktas Blaumaņa vai nu darba vārdos, vai nu tēla vārdos. Mums ir Velniņa trase, tas ir vairāk iesācējiem un bērniem, tā, kas iet pa apakšu. Tur ir Velniņa tilts, Ieviņš šūpols un tā. Mums ir tālos. Iespējams, ka Rudolfs Blaumanis rakstīja pasaku Velniņa, tad viņš iztēlojās, ka darbība varētu notikt tepat Brakos. Aiz Rijas ir zibeņšķeltais akmens, un iespējams, ka Velniņi tieši no Elles ir izlīduši tur, kur ir zibeņšķeltais akmens. Iespējams, ka Velniņi no turienes ir izlīduši. Un te pļavā Velniņi esot lēkājuši un puķītes plūkuši, taurenīšus ķēruši. Saka, jūs varētu pamēģināt, varbūt jūs nokļūt Ellē. Un dažam, kurš tā varbūt gribētu par Velniņu vai tādam ekstrēmākam bērnam, gribas tur ielīt. Un pa to laiku ienāk arī laupītāji sētā. Un tas zirgs arī sāk trakot, un līdz ar to laupītājs nokrīt un nolauž kaklu. Viņi neizpildīja, ko lielais vēlns viņiem lika darīt, jo lielais vēlns gribēja apprecēt princesi. Nekas tur nesanāca. Viņi iemetas upītē, sāk peldēt, bet peldēt viņi neprot. Bet no tās lielās mazgāšanas viņi pamazām kļuva arvien baltāki un baltāki. Būtībā viņi izveidojās kā cilvēka bērni. Ne, bet man šķiet, ka diezgan aktīvi viss notiek. Cilvēki dara un cilvēki rīko un dod arī vietu jauniem cilvēkiem izpausties. Un ko mēs tālāk darām? Zini, uz Latgali! Mēs varētu braukt uz Latgali, Jā, Latgaļu kāzas tad jā. Jā, buja, kā džangli iz mācības, ka bruvandēs Anna, jā!